Esiet sveicināti Viensēs grāmatveidībā. Kopā ar jums Vantek konsultante Irina, un šodien mēs parunāsim par preču un pakalpojumu saņemšanas dokumentiem. Preču un pakalpojumu saņemšana no piegādātāja tiek atspoguļota ar dokumentu, kuru jūs varat atrast zem pamatdarbība. Preču un pakalpojumu saņemšana, vai nu kontrahenta dokumenti, kopējā žurnāla, vai nu funkcija paneli, kabatiņu pirkšana, priekšapmaksas rēķina saņemtais un preču un pakalpojumu saņemšana. Augšēji izvalne, pamatdarbība, preču pakalpojumu saņemšana. Atveruša loga redzam preču pakalpojumu saņemšanas dokumentu žurnālu, kur arī pievienosim mūsu dokumentu. Ar plusiņu vai nu darbības pievienot, vai nu insert tastatūra, veidojam jaunu dokumentu. Atverušas loga forma sadalīta uz divām daļām. Dokumenta galvenē, kur ievādam dati no ieņemuma dokumentus, kurš saņem no piegādātāja, norādam no rēķinu kontu un kontrahentu ar noliktavu, kura tiek gramatotas ienākošas preču materiālas vērtības, un tabulas daļa. Tabulas daļa tiek noformēta ar aizvilkuma nomenklatūra, lai atspoguļot saņemto materiālu vērtību, daudzumu un tā cenu. Pakalpojumu un pārējais, kur mēs atspoguļosim uzņēmumam sniegtajā pakalpojumi. Nākamā perioda izdevumi kabatiņš paredzēts, lai atspoguļot attiecīga veida aktīvu saņemšanu. Avansa ieskaite, kur norādīsim avansi, kuri bija samaksāti par šiem pakalpojumiem vai nu nomenklatūram. Vērtības pārnēšana. Šis kabatiņš paredzēts, lai atspoguļot pakalpojumu vērtības pārnēšanu uz nomenklatūras pašizmaksu. Atsevišķis kabatiņš paredzēts, lai atspoguļot pamatlīdzekļu iegādi un mazvērtīgu inventāru un nemateriālu aktīvu iegādi. Un pēc kārtas tā. Datums, pēc noklusējuma tas ir Pēc noklusējuma tas būs datora tekošais datums. Bet, protams, mēs varam to izmainīt uz jebkuru citu. Dokumenta veids un atkal pēc noklusējuma tas būs pavadzīme, bet nospiežot uz sarežģītu izvēles pogu uz 3 punktiņam. Izkrītuši sarakstā varam izvēlēties jebkuru citu variantu. Faktūra rēķins, čeks un tā tālāk. Sērija numurs. Tas ir mūsu ienākošu dokumentu sērija numurs. Protams, sērija varētu būt tukša. Numuram varam aizpildīt gan sēriju, gan numurs. Tas nav principiāli, un programma ļaus mums iegramatot šo dokumentu. Tas nebūs kļūda. Nākamais punkts, kuru aizpildīsim, izvēlējamies kontrahentu. Kontrahenta sarakstā sākam rakstīt. Kontrahenta lodziņā sākam rakstīt kontrahenta nosaukumu. Un, ja programmai būs kaut kādi varianti, programma tas piedāvās mums izvēli. Bet, ja mēs nevaram atrast, spiežam uz 3 punktiņam, ienācam katalogā kontrahenti, kur varam pievienot, ja mēs vēl nepievienojam šo kontrahentu, izveidot, vai nu izvēlēties no tekoša saraksta ar dubultklikšķi. Kredīta konts. Pēc noklusējuma visam piegādātājiem kredīta konts 5310, bet, protams, mēs varam arī to mainīt, vai nu nospiežot uz 3 punktiņam, lai atvērt kontu plānu un izvēlēties no turini, vai nu izmantojot pamatdarbību. Kontrahenta uzskaites konti noteikt kaut kādam konkrētam kontrahentam uzskaites kontes atsevišķis, vai nu kontrahentu grupai varam noteikt atsevišķis uzskaites kontus. Un pēc tam izmantot tos pēc noklusējuma. Nākamais apmaksas datums. Apmaksas datums pēc noklusējuma būs vienāda tekoša datumam. Un, lai to izmainītu, vai nu ievādam ar roku,
vai nu nākamajā lodziņa mainam vienkārši apmaksājuma dienu skaitu. Un tad automatiski izmainīsies arī apmaksas datums. Tālāk, ja runa iet par nomenklatūras saņemšanu, tad, protams, ļoti svarīgi, lai noliktāvas lodziņam bija pievienota kaut kāda noliktāva. Pēc noklusējuma programma uzreiz pievieno pamatnoliktāvu, kur bija piefiksēta organizācijas pamatieskatījumos. Noliktāva. Kuru mēs arī varam izmainīt uz vajadzīgo, ja tas atšķirās. Tālāk iet atgriešanas pazīme, ja tas bija preces atgriešana. Ja mums bija kaut kāda atlaide dota, tad šeit mēs to arī fiksēsim. Vai nu procentas, vai nu konkrēta summa uz visu dokumentu. Numurs tiek ievietots pēc noklusējuma, uzreiz pēc dokumenta izveidošana, un tas ir programmas iekšējais numurs, kuru mēs nemainām. Kabatiņa papildus mēs varam pievienot papildu informāciju par saņemto dokumentu. Pieņemsim tādu informāciju, kā dokumenta izrakstīšanas datums, jo dažreiz tas var ietekmēt uz PVN deklarāciju, jo datumi var atšķirties izrakstīšana no saņemšanas datuma. Kā arī šeit varam pievienot līgumu, kaut kādas speciālas atzīmes, lai pievienot informāciju par nomenklatūru, tabulas daļa kabatiņa nomenklatūra ar plusiņu vai nu insert taistatūra, vai nu izmantojot pogas aizpildīt preces izvēle palīdzību, mēs pievienosim nomenklatūru no mūsu kataloga. Tātad ar dubultklīšķi pievienojam no saraksta, un šeit jau pievienošanas brīdi mēs varam, lai programma pieprastu mums daudzumu un cenu. Atzīmējam ar ķeksīti, un tad, tiklīdz mēs no saraksta izvēlējamies kādu preci, uzreiz programma pieprasīs piereiz ievādīt saņemto daudzumu un cenu. Mums paliek tikai apstiprināt PVN likmi, pārbaudīt PVN piemērošanu un pievienot PVN analītiku. PVN analītika šajā gadījumā būs preces saņemšana. Mēs to varam izvēlēties no saraksta, nospiežot uz 3 punktiņam, kataloga PVN analītika, un atrast vajadzīgo preces saņemšana. Varam vienkārši sakt rakstīt to nosaukumu, ja tieši zinām, kā tā rakstās kataloga, vai nu izmantojot tās analītikas kodu un saņemt preču PVN analītiku. Nākamajā koloniņā mēs redzam noliktāvu pēc noklusējuma, kura bija ievādīta dokumenta galvenē izvēlētā. Un subkonts, nomenklatūra, tas, kas mēs izvēlējamies no saraksta pēc kataloga. Viena un tajā paša dokumenta mēs varam atspoguļot preces saņemšanu uz dažādiem noliktāvam. Lai to izdarītu, nokopēsim pirmo ierakstu, mainīsim daudzumu, ja vajag, un obligāti mainīsim subkonta nozīme, kur attiecas pie saņemšanas noliktā. Spiežam uz 3 punktiņam un izvēlējamies citu noliktāvu. Pakalpojumi un pārējais kabatiņš paredzēts, lai atspoguļot saņemto pakalpojumu. Pievienojam jaunu elementu, pakalpojumu. Pievienosim saņemto pakalpojumu, un, ja mums vēl nav kataloga nomenklatūra pakalpojumu,
Tātad veidosim jaunu kartiņu, kur nosaukums automatiski nokopēsies pilna nosaukuma, un tieši pilns nosaukums būs atspoguļot dokumenta drukas formu. Kad runa iet par pakalpojumu izveidi, obligāti jānospiež pazīme pakalpojumu. Pievienojam keksītī. Mērvenība un PVN likme, kura būs piemērota šī nomenklatūra pozīcijas pēc noklusējuma. Spiežam labi un izvēlējamies dokumentam. Uzskaites konts. Daudzums cena. PVN likme, PVN piemērošana un PVN analītika, kuru mēs atkal vai nu sakam rakstīt nosaukumu, vai nu sākam meklēt, vai nu vienkārši izmantojot PVN analītikas kodu, pievienojam manuāli ievādot to. Ja mēs gribam, lai piegādes cena būtu pārnēsta uz nomenklatūras pašizmaksu, izmantojam kabatiņu vērtības pārnēšana. Izvēlējamies pārnēšanas veidu, pēc noklusējuma tas nepārnēst, un ja runa iet par vērtības pārnēšanu no pakalpojuma, kura atspoguļota šajā paša dokumenta, izvēlējamies pakalpojumu pārnēšanu. Keksīti likam šeit. Ja runa iet par pakalpojumas vērtības pārnēšanu, kura iegramatota ar citu dokumentu, tad mums jāizvēlas pārnēšana no citiem kontiem. Bet to mēs vēl paskatīsim. Un spiežam pogu sadalīt. Nomenklatūras kabatiņa parādīsies papildu koloniņa pārnēsta summa, kur būs atspoguļota proporcionāli sadalīta pakalpojuma summa. Iegramatosim dokumentu un skatāmies kontījumus. Kontījumos mēs arī varam redzēt dokumenta GUI, tā saucamā unikāla dokumenta numuru. Lai to redzētu, mums vajag ar labi peles pogu izvēlēties saraksta iestatīšana un preti GUI likt keksītī, nospiežam pielietot, labi. Un tātad redzēsim koloniņu ar dokumenta GUIdu unikāla numuru, kas sastāv no 36 simboliem, burtiņiem un cipariem. Varam arī apskatīt to drukas formu. Pēc dokumenta grāmatošana varam pārbaudīt atlikumus. Augšēji izvilne, noliktāva, nomenklatūras atlikumi noliktāvas modernizētais. Spiežam pogu izpildīt. Un pozīcijas, nomenklatūras pozīcijas, kuru mēs ievādījām ar dokumentu saņemšanu, noliktāva un materiālos redzam mūsu atlikumi. Tā kā šeit principā nav skaidri redzams, kā mēs to ievādījām ar dokumentu saņemšanā no 20. datuma, mēs varam to apskatīt arī ar citu noliktāvu atskaiti par preču partijām. Nospiežot atlase, varam izvēlēt konkrētu nomenklatūru un spiežam izveidot, lai redzētu kustību. Un redzam, ka šeit ar saņemšanas dokumentu no 20. februāra tiek saņemti noliktāvas 60 gabali un noliktāva materiāli 25 gabali mūsu izvēlētajai preci.
Izskatīsim vēl vienu variantu, kad no sākumā mēs saņemam priekšapmaksas rēķinu no piegādātāja. Pamatdarbība, priekšapmaksas rēķini, un šeit būs kopējais žurnāls gan saņemtiem, gan izrakstītiem priekšapmaksas rēķiniem. Pievienojam jaunu dokumentu ar plusiņu vai nu inserta aizstatūra vai nu darbības pievienot. Atveruša loga saņēma priekšapmaksas rēķina dokumentu, un pēc noklusējuma programma piedāvā tieši saņemto priekšapmaksas rēķina veidu, bet, ja mums vajag izrakstīt to, tātad neaizmirsiet samainīt no sākuma priekšapmaksas rēķina veidu uz izsniegtais. Tātad datums pēc noklusējuma, tas būs datora datums, tekošais, dokumenta veids un pēc noklusējuma priekšapmaksas rēķiniem, tas būs faktūra rēķins. Protams, jūs varat mainīt uz kādu citu variantu jums vajadzīgo. Sērijā numurs, atkal sērija, tas nav obligātais parametrs, un bez tā programma iegramatos mums dokumentu. Kontrahents, apmaksas datums, noliktava pēc noklusējuma, ja runā būs par nomenklatūru, atceramies, ka šeit mēs varam ievādīt noliktavu pēc noklusējuma, bet galīga dokumenta saņemšana jau mēs varēsim sadalīt nomenklatūru pa noliktavas saņemšanas vietas un varēsim atspoguļot tur dažādas noliktavas. Kabatiņa nomenklatūra, vajag ievādīt saņemta nomenklatūras sarakstu, pakalpojumu pārējais. Šeit mēs ievādīsim šajā dokumenta izrakstīta pakalpojuma, nākamā perioda izdevumi, un šeit mēs pievienosim attiecīgu aktīva veidu, PLNMA, pamatlīdzekļu un nemateriāli aktīvi, un mazvērtīgais inventāri MVI kabatiņš, attiecīgi atspoguļosim saņemta mazvērtīgo inventāra informāciju. Un tad pieņemsim, ka mēs gribam iegādāties pamatlīdzekļu ar dokumentu saņemšanu. Līdz ar to priekšapmaksas rēķins mums būs izrakstīt tieši uz pamatlīdzekļi. Pievienojam jaunu elementu, PLNMA kod. Šeit mēs neko nepievienosim. Pirmais lauciņš, kuru mēs aizpildīs, būs PLNMA. Spiežam uz 3 punktiņam, atveram pamatlīdzekļu nemateriālu aktīvu katalogu un pievienosim, izveidosim šeit pamatlīdzekļa kartiņu. Veidojot pamatlīdzekļa kartiņu, mēs varam aizpildīt tikai nepieciešama informāciju, kurā atrodas pirmā kabatiņa pamatinformācija, un šeit mēs varam pievienot ražotāju rūpniecības numuru, pases numuru, izlaišanas datumu un mērvenību, kā arī norādam aktīvu veidu, vai no tās pamatlīdzeklis, vai no nemateriālais aktīvs. Visa pārēja informācija būs paņemta no dokumenta reģistrātora, mūsu gadījumā no dokumenta saņemšanas. Izveidojot kartiņu, pievienojam to mūsu priekšapmaksas rēķinam. Un programma automatiski izveidoja inventarizācijas numuru un PLNMA kodu pievienojam no kartiņas. Inventarizācijas numuru mēs varam šajā posmā izmainīt uz vajadzīgo. Tālāk iet priekšapmaksas rēķina summa, PVN likme, PVN summa un PVN piemērošana. Gramatojam dokumentu, un gramatojuma šeit nenozīmē, ka mēs saņemsim kontījumus, jo priekšapmaksas rēķins neveido kontījumus, kādā gadījumā neietekmē uz atlikumiem. Tas ir papildu ierīce, ar kuru palīdzību mēs varam strādāt ar maksājuma dokumentiem un izveidot tajā, pamatojoties uz šī dokumenta, jau galīgo dokumentu saņemšana vai nu realizācija. Mūsu gadījumā tas būs saņemšana. Pirmkārt, protams, kad mēs saņēmam priekšapmaksas rēķinu,
mums to vajag apmaksāt. Un attiecīgi, izmantojot pogu, ievādīt pamatojoties uz, pēc tam mēs uztaisīsim vai nu realizāciju, vai nu saņemšanu, atkarīgi no tā, kādu priekšapmaksas rēķina veids mēs izmantojam. Bet no sākumā apmaksāsim dokumentu. Banka un kase, maksājuma uzdevums, pievienojam jaunu dokumentu, pievienojam kontrahentu, liekam keksītī apmaksāts, tabulas daļai spiežam aizpildīt, un šajā gadījumā izvēlējamies priekšapmaksas rēķinu izvēle uz apmaksu, un pievienojam šo dokumentu, atzīmēt to ar keksīti. Izpildīt aizpildīšanu. Gramatojam dokumentu. Saņemam kontījumu. Un pēc tam, kad mēs apmaksājam, mēs saņēmam mūsu nopirkto pamatlīdzekli un no priekšapmaksas rēķina veidojam saņemšanas dokumentu. Tātad vai nu stāvot virsū priekšapmaksas rēķinām, vai nu atverat to un no pogas ar pogu palīdzību ievādīt pamatojoties uz, veidojam dokumentu saņemšanu. Atveruši dokumenta, mainam datumu uz vajadzīgo, dokumenta veidu mainam vai nu fakturēciņš, vai nu pavadzīme, attiecīgi no saņemta dokumenta. Mainam sēriju numurs. Kabatiņa pamatlīdzekļi jau pievienots mūsu jaunas pamatlīdzeklis. Mums jāpievieno visu pārēju informāciju par šo pamatlīdzekli. Kategorija, grupa, nodošana eksploatācija vienlaicīgi ar dokumentu saņemšanu, nodošana eksploatācija vienlaicīgi ar reģistrēšanas uzskaiti, saņemuma veids iegāde par samaksu, summa jau pievienota automātiski, uzskaites konts, amortizācijas aprēķināšanas konts, materiāla atbildīga persona neaizmirsam, organizācija apakšnodaļa arī svarīga informācija priekš pamatlīdzekļa, vērtības dzēšanas kārtība amortizācijas aprēķināšana, aprēķināt amortizāciju likam keksīti, amortizācijas aprēķināšanas izvēlējamies metodi un pievienojam amortizācijas izdevumu atspoguļošanas veidu. Derīgas lietošanas termiņu norādam un PVN analītiku arī. Ja mēs iegramatosim dokumentu un skatīsim drukas formu, tātad šeit redzēsim, ka mēs esam parādā par šo pamatlīdzekļu, kaut gan mēs jau samaksājam. Lai to atspoguļot, kabatiņa avansa ieskaite, spiežam aizpildīt ar avansiem un izvēlējamies samaksātu avansu. Izpildīt aizpildīšanu. PVN likme un PVN piemērošana, kā arī PVN analītika. Avansa ieskaits. Gramatojam un skatāmies vai nu kontījumi, kur būs redzams, ka mēs šo avansi ieskaitījam, vai nu uz drukas formas varam redzēt arī šo pašu informāciju, bet vienīgais nians, ka no sākuma ar pogu iestatīšanu mums vajag izvādīt avansi ieskaiti, atzīmēt to, saglabāt iestatījumus, un tikai pēc tam mēs redzēsim, ka mēs jau to avansu
ieskaitījam. Varam izdrukat pieņemšanas aktu un rīkojumu par nodošanu eksploatācijai. Bet šīs drukas formas pieejama tikai tad, ja uzņēmuma uzskaitas politika, kabatiņa pārējie iestatījumi tiek izvēlēts globāla iestatījuma veids, PL iegāde ar dokumentu saņemšana ar nozīmi ja. Lai ar dokumentu saņemšana atspoguļot nākamā perioda izdevumu, atveram preču pakalpojuma saņemšanas dokumentu, pievienojam jaunu dokumentu, ievādam numuru, izvēlējamies kontrahentu, neaizmirsam norādīt apmaksas datumu. Principā, tā kā šajā gadījumā runa iet par nākamā perioda izdevumi, tieši tāpat kā arī gadījuma ar pamatlīdzekļiem materiāla, mazvērtīgam inventāram un nemateriālam aktīviem, kā arī gadījuma pakalpojumu saņemšanu, atspoguļošanu. Mums neprincipiāli redzēt šeit kaut kādu noliktāvu. Ja pat šeit nebūs šīs informācijas, programma mierīgi iegramatos bez kļūdam to dokumentu, vienkārši šī noliktāva ļoti svarīga, kad mēs atspoguļojam tieši nomenklatūras saņemšanu. Pārējos gadījumos tam nav obligāti jābūt aizpildītī. Bet tā kā pēc noklūsējuma iestatījumus, organizācijas iestatījumus mēs izvēlējamies pamatnoliktāvu, tā arī redzam to, bet ne uz ko neietekmēs tās. Nākamā perioda izdevums, pievienojam jaunu ierakstu, nākamā perioda izdevumi, pievienojam jaunu un izvēlējamies mūsu nākamā perioda izdevumu izveidot. Uzskaites konts. Daudums cena. PVN likme. PVN piemērošana. Norakstīšanas konts. Un norakstīšanas sakuma un beigu datums, kā arī periodiskums. Un šajā konkrētajā gadījumā periodiskums būs diena. Jo, kā mēs atceramies, lai periodiskums būtu gads, tātad norakstīšanas sakuma un beigu datumiem jāsakrīt ar gada sakuma un beigu datumiem, lai būtu mēnesis, tātad attiecīgi ar mēneša sakuma un beigu datumi, un nav nozīmēs, cik tur mēnešas iekšā būs, un visi pārējie periodi būs periodiskums diena. Gramatojam dokumentu un skatāmies kontījumus. Un vēl viens gadījumu, un izskatīsim vēl vienu gadījumu, kad transporta vai nu kaut kādas pakalpojuma vērtības tiek reģistrēti ar atsevišķu dokumentu, un mēs gribam tos pārnēst uz mūsu saņemta nomenklatūru pašizmaksu. Lai to izdarītu, pirmkārt paskatīsim, kā mēs varam viegli dokumentus uztaisīt ar kopēšanu, bet ar to ļoti uzmanīgi, ja neaizmirsam samainīt visu nepieciešamo informāciju dokumenta tabulas daļai. Tātad, lai pievienot ar kopēšanu vai nu laba spēles poga stāvot virsū vajadzīgam dokumentam un izvēlējamies kopēt vai nu F9 taistatūra, vai nu darbības kopēt, vai nu lapiņā ar plusiņu pievienot ar kopēšanu. Mainam šajā gadījumā datumu, pārbaudam un mainam numuru. Neaizmirsam samainīt apmaksas datumu. Ja vajag, mainam noliktāvu. Kā mūsu gadījumā mums jānodziež pakalpojumu un vērtības pārnēšana kabatiņa no sakuma jāizmaina uz nepārnēst. Tātad, protams, ja mēs saņēmam kaut kādu citu daudzumu, tad mainam arī daudzumu un cenu, ja vajag.
un gramatojam šo dokumentu. Nākamais dokuments, nākamais dokuments noformēsim pakalpojumu saņemšanu. Kaut kāds kontrahents, apmaksas datums, pakalpojuma pareizs, pievienosim pakalpojumu, uzskaites konts, daudzums, pakalpojumu cena, PVN likme, PVN piemērošana un PVN analītika, grāmatojam dokumentu, un, protams, mainot arī dokumenta galvenā visu nepieciešamo informāciju, ievādot, un atgriežamies mūsu saņemšana, kura mums vajag atspoguļot to vērtību pārnēšanu, pakalpojumu vērtību pārnēšanu. Atveram kabatiņu vērtības pārnēšana, izvēlējam pārnēšanas veidu, un šajā gadījumā norādam pārnēšanu no citiem kontiem. Tabulas daļa pievienojam jaunu ierakstu un atspoguļojam kontu, uz kuru mēs ievādījam pakalpojumu saņemšanu un pievienojam tās pakalpojuma summu. Starpkonts arī nemainīgs paliek, un komentāra jūs varat pierakstīt kaut kas attiecīgi ar šo ierakstu. Spiežam pogu sadalīt, un summa tiek sadalīta proporcionāli uz nomenklatūras pozīcijām. Pēc dokumenta gramatojuma varam redzēt kontījumus. Nākamajā reizi mēs izskatīsim realizācijas dokumentu izrakstīšanu. Paldies par uzmanību, līdz nākamai tikšanai!